Jā, man uzaicināja šeit tiešām runāt kā Wikipēdijas pārstāvi. Nevar jau citādi, nevar jau darīt tā, kā prasa, nevar kaut kā citādi. Tāpēc tas, ko es izlēmu izdarīt, ir ielikt Wikipēdiju kā vienu piemēru, bet nedaudz pievērsties tādai nopietnākā vietai par ko tā, ka varbūt sākumā nebija plānots šeit runāt. Varbūt paši organizātori, vēl nezinu. Bet varbūt pamēģināt atrast, kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki nonāk pie sasniegumiem, kāpēc dažiem kaut kas izdodās un citiem kaut kas neizdodās. Nu, redzēsim, kā tas sanāk šajos dažos vārdos. Jā, nedaudz par mani. Es, man liekas, esmu spējis ielīst. Nevar dzirdēt, ja? Ok. Tad man patīk ielīst dažādos projektos un piedalīties. Jūs droši vien par mani lielākā daļa neko nezināt. Wikipēdija ir viena no tādām lietām, ko es esmu darījis. Cita lieta ir, ka man ir psihologa izglītība, kas ir Latvijas universitātā iegūta. Tagad es turpinu studijas, tā kā, pabeidzošajā līmenī Tartu, jeb Tērbatā, kā to manuprāt būtu pareizi teikt. Blogoju dienā man ir portāls Filozofija LV, kurš visi ir laikmēs. Piedalos tādā projektā Kašsakvikam. Varbūt kāds zina, tas ir, kur var pieteikties. Tātad uzņemt ārzemju turistu bez maksas. Un arī ar dažādām atvērtā programmām niekojos. Okay. Tātad par šiem cilvēku sasniegumiem, kas ir pamatā no psiholoģijas viedokļa. Pirmkārt, un tā ir vairāk vai mazāk par psiholoģijas teoriju. Pirmkārt ir pamatā tas, lai cilvēks saprot, ko viņš grib. Tātad, vai jūs zināt, kas ir Maslow vērtība? Pirmkārt. Lielākā daļa tā kā zina. Tā, protams, ir skaista pasaka, un dzīvē nekas no tā nedarbojas. To bieži vien pasniedzēji aizmirst piebilst. Tāpēc, ka tā ir vispār ļoti grūti pētām tēma. Patiesībā es tieši pārlasīju zinātniskos rakstus, tur faktiski nekā par to nav, ir kaut kāda pāris pētījumi bieži. Bet katrā ziņā fakts ir tāds, ka ar kaut ko mēs sākam. Kaut kur mums šitā vēlēšanās kaut ko darīt rodas. Vai tās būtu vienkāršākas lietas, ko mēs gribam izdarīt uzreiz un tūlīt, vai tās būtu kaut kāds abstraktas lietas vai tāds vērtību komplekss, piemēram, es gribu kļūt par izglītotu cilvēku, tāpēc es tur eju skolā, augstskolā, tā tālāk. Un nākamais jautājums, pie kā mēs nonākam, ir, kā sasniegt šo mērķi. Un patiesībā ne jau vienmēr mēs varam sasniegt. Varbūt reizēm mēs gribam aizlidot uz Mēnesi, bet mēs saprotam, ka mēs to vismaz šobrīd nevaram izdarīt. Pilnīgi noteikti. Tātad šeit ir kaut kāds tāds saskaņošanas process, ko mēs varam, ko mēs gribam, un ja mēs redzam, ka mēs varam, tad mēs sastādām kaut kādu koncepciju, kā mēs to varam izdarīt. Tātad līdz sasniegumiem aiziet jau stipri mazāk. Kas varbūt traucē katrā no šiem posmiem? Jo, redzat, es laikam vakar vai kad lasīju ziņās vienu jaunumu, ka tagad vidusskolās nesekmīgos skolājus nepārcēlus uz nākamo klasi, bet vienkārši, es tādu nesapratu, izmetīs no skolas ārā vai atstās uz otru gadu. Kur ir problēma? Redzat, ir cilvēki, kuriem kaut kādā veidā nav paveicies. Un mēs viņiem uzliekam vēl kaut kā slogu. Jautājums ir drīzāk cits, kā mēs varam palielināt to cilvēku skaitu, kuriem veicas. Pat ja viņiem varbūt, viņi paši nesaprot, kur ir problēma. Tajā brīdī, kad mums ir jāatbild uz jautājumu, ko mēs īsti gribam, ir diezgan daudz tādu argumentu, ko mēs varam minēt, kāpēc mums vispār nekas nebūtu jāgrib. Tas ir jautājums filozofiem, tas ir tāds pirmais, ko es pieminēju, kā argumentu. Patiesībā runātājs pats pirmais šodien jau arī minēja par to, ka padomu laikā mākslinieks
mākslinieks tiks spiests iesaistīties dažādās politiskās aktivitātēs, un tāpēc tajā brīdī, kad tas vairs nebija obligāti, ka māksla absolūti atslēdzās no šīs politikas. Jā, varētu teikt, ka lielā mērā visa sabiedrība atslēdzās no tā, kas viņiem nav jādara. Tas jau uz mani neatiecas, ja tās tādas sabiedrībai derīgas lietas, ko tad es esmu? Lūk, tāda nevēlēšanās kaut ko darīt. Starp citu, kas ir interesanti, arī pētījumi liecina, ka cilvēki, kuri neizvirza sev nekādus mērķus, tālajošus, briesmīgus, viņi mazāk cieši no stresa, ja, viņiem ir mierīgāka dzīve. Bet, kas ir būtiski, viņi slimo ar dažādām fiziskām saslimšanām vairāk. Ja? Tātad tas stress nekur nepaliek, viņš vienkārši pāriet no fiziskās problēmas. Lūk, nākamais ir tāds uzstādījums no atmodas laika, kaut pastāvās, bet brīvi. Tātad, viss tiek koncentrēts uz vienu mērķi, un jautājums, ka mēs šo mērķi sasniedzam, ko tālāk. Tālāk mums tikai vispār nav ko darīt. Tātad mērķis ir uzstādīts pārāk zēni. Vēl viens piemērs, ja, tad man ir 22 gadi, man viss jau ir, man ir Mercedes, man ir privāta māja un tā tālāk. Pēdējā problēma ir, varbūt jauniešiem raksturīgāk, ar ko lai sākt visu gribās, bet tā kā nav skaidrs, ko darīt. Un ir vēl dažas kategorijas, bet man viņas nebija interesanti pieminēt šeit. Lūk. Un ko darīt tālāk? Ja mēs esam izdomājuši par šo mērķi, nākamais posms ir, vai mēs saprotam, vai mēs vispār to varam izdarīt. Un ja mēs saprotam, ka mēs to varam, vai mēs zinām, kā to izdarīt. Zināšanas ir ļoti svarīgas. Zināšanas ļoti dažādās izpausmēs, gan tādā vispārīgākā, gan šādā, kā es esmu nosaucis, ko tad es jau neko, kā mēs mācām teikt par latvietis. Ja? Ko tad es? Es jau tāds maziņš un melns. Faktiski no zinātnes viedokļa tur ir 3 dažādas lietas. Pirmā ir ārējais kontrols lokus, tas zinātnes valodā runājot, jeb vienkāršākā valodā, es jau vispār neko nevaru ietekmēt. Tie ir tie citi, kuri kaut ko var. Jā. Otrais ir šī zema pašticība, un tā zemā pašticība, tas ir uz kaut kādu konkrētu lietu. Ja? Vai es šo konkrēto lietu varu izdarīt vai nevaru. Un šeit ir ļoti svarīgs šis piemērs. Vai mēs redzam savā apkārtējā vidē kaut ko pozitīvu, no kā vadīties. Es esmu savulaik domājis par to, kas man ir palīdzējis domāt, ka es kaut ko varu, kaut ko censties izdarīt. Un es esmu nonācis pie slēdziena. Man ģimene tāda ļoti parasta. Faktiski visi vecvecāki, man ir rūpnīcu strādnieki, kārtīgs proletariāts. Bet man māte bija ļoti veiksmīga dejotāja. Un es sapratu, ka jā, man arī droši vien ir vērts kaut ko mēģināt darīt. Lūk, un par tādām konkrētām lietām runājot. Un trešā lieta ir, kas ir vairāk varbūt no tāds padomu laika mantojums, ir šī iemācītā bezpalīdzība. Tātad mēģināt, tā sistēma ir radījusi sajūtu, ka, ja es kaut ko darīšu, es tikai tāpat dabūšu pirkstiem un būs tikai vēl sliktāk. Tur ir beigti dažādi eksperimenti gan ar dzīvniekiem, pārsvarā dzīvniekiem, kurie uzturās ļoti sliktos apstākļos, un ja viņi mēģina kaut ko darīt, viņiem vēl elektrošoku iesiet, tad ir vēl sliktāk. Lūk, tātad diezgan tāda bezpalīdzīga nejauka aina.